Sveiki! Sveiki! Gribēju pajautāt, vai jūs mani dzirdat? Jā, tad šis ir Ortomola tāds pirmais tiešraides laivs un arī mans pirmais tiešraides laivs. Un šodien es esmu no Itālijas runāju, jo ir tādi dzīves brīži, kad tu ir jāpaspēj kaut kas izdarīt, un tad šodien es labprāt gribētu aicināt uz sarunu Līnu Mūzi Sirmo un pajautāt viņai, kā tas ir, ka tu ikdienā esi sportiste, tev ir mērķi, tev ir jātrenēs, tev ikdiena ir ļoti aktīva, bet tad pienāk tāds dzīves brīdis, ka tavā ķermenī ir otrs, jauna dzīvība, un man patiesi prieks, ka Ortomols ir savedis mani kopā ar Līnu, un tūliņ uzaicināšu Līnu. Man neies tik ātri, jo tā ir mana pirmā reize. Tā, un tā. Cerams, Līna pieslēgsies. Čau, Līna. Es tevi dzirdu, bet vēl neredzu. Redzu. Super. Es jau tur nedaudz drusciņ pastāstīju, man baigais prieks ar tevi šeit tikties, jo, kā mēs zinām, ir pēdējie metri, un to jau tu pastāstīsi pati vairāk, bet es ierakstīju ChatGPT, pajautāju, kas ir Līna? Un man atbildēja, ka Līna sportiskajā pasaulē ir ļoti disciplinēta, mierīga, mērķtiecīga. Tā tevi raksturo tā saucamā sporta pasaule. Un Līna mums ir šķērsmetēja, U23 čempione, 3 reizes piedalījusies Olimpiskajās spēlēs, pareizi? Un arī Latvijas rekordista. Un laikam šajā brīdī, kas man arī pirms tam interesē ļoti, kā tas ir, kā tu jūties tagad, šodien? Es vispār jūtos ļoti labi. Prieks, Kristīna, ar tevi īstenībā sazvanīties, jo es zinu, ka tu esi Itālijā. Man liekas, ka mēs šodien varbūt pat, skats ir ļoti labs. Man liekas, ka mēs pat siltuma rekorda ziņā varētu būt pārspējuši Itāliju, jo šodien tiešām ļoti karsts. Tāpēc mums es arī esmu ārā. 12 grādi no rīta un lietus no rīta bija. Tad mēs esam tiešām daudz labākā situācijā šodien, un arī biju trenēt šodien vīru, un es izbaudīju tiešām to skaisto laiku, un es jūtos ļoti labi, tiešām tuvojos finiša taisnei. Man liekas, tas ir kaut kas tik ļoti nepierasts, un mēs ar vīru katru dienu vienkārši vēl aizvien ieraugot to vēderu domājam, vai tas tiešām notiek ar mums, vai mēs vispār esam gatavi. Mēs ik pa laikam saskatāmies, bet es tiešām esmu priecīga par šo dāvanu un nevaru sagaidīt, kad viņš ieradīsies. Es, protams, nevaru teikt, ka es esmu gatava, bet manuprāt, šim notikumam neviens nevar būt īsti gatavs, bet tāda veselīte ierodās pie mums tad, kad viņa ir gatava ienākt mūsu ģimenē, un man liekas, tas ir tas, kas nomierina visu laiku. Vai tu tagad, teiksim, jau ir, var teikt, ir 8,5 mēneši pagājuši, atceries to pirmo dienu, kad tu, kas bija tas pirmais signāls, kas vai gribējās to gurķi, vai mainījās, vai nogurums, vai tās divas strīpiņas tomēr? Jā, tas pirmais, manuprāt, tas nebija tas tests, tas bija tas, ka es vīram 1:00 es viņu pamodināju, un es viņam saku, man ļoti gribās ribiņas. Viņš uz mani paskatījās tā,
Es nezinu, vai es tev varu ribiņas, bet mēs varam aizbraukt uz kebabu. Mēs aizbraucām uz kebabu, un tad viņš saka, varbūt rītdien no rīta uztais testu. Un es uztaisīju testu, un tās 2 svītriņas apstiprinājās. Tā ka beigās tas bija kaut kāds tomēr iekšēji vēlme kaut ko uzēst, tad, kad man, naktīs pārsvarā guļu. Ja tā normāli. Kāds tās emocijas bija? Tas šoks bija. Abi 2 saskatījāmies, bet ļoti priecīgi, jo mēs vispār par bērniņu runājot, jau pēc olimpiskajām spēlēm vēlējāmies kļūt par vecākiem, bet tur bija tā, kad tas olimpiskā sezona izvērtās tik ļoti emocionāli un fiziski grūti un sāpīgi dēļ traumas, ka nebija iespējams palikt stāvoklī. Tāpēc, šobrīd esam tiešām novērtējam to, ka esam stāvoklī un gaidam un varam tā kā jau mazliet iedomāties, kā tas ir, kad tā dzīve tiks izmainīta pa 180 grādiem. Jo būt par sportistu, tas nozīmē, tu esi ļoti egoistisks, tu domā tikai par sevi, bet mūsu ģimenē šobrīd ienāks maziņš cilvēciņš, kurš gribēs visu uzmanību un visu enerģiju priekš sevis, tāpēc būs jāmainās, un es jau šobrīd jūtu, ka es ļoti, ļoti mainos. Un tikai uz labo pusi, es varētu teikt. Bet tu jau zini noteikti, kas jums tur būs. Vai pirms ultrasonogrāfijas, kad aktere jums pateica, vai tu pati, iekšēji, tu jūti, vai arī Zigismunds teica, būs, tā, zin kā ir citreiz vecākiem tādas sajūtas, nē, mums tur būs. Pašai likās, ka, mums bija sajūta, abiem 2 bija par to, kas būs, bet man bija smieklīgs atgadījums, kad es uzzināju, kas mums būs, ka mums būs puisītis, es zvanīju mammai, un mammai prasu, mamma, kā tev šķiet, man būs puisītis vai meitenīt? Mamma saka, tad, kad es tevi redzēju pēdējo reizi, tu izskaties ļoti slikti sejā, tātad visticamākais jums būs puisītis. Un, man bija tāds, it kā jau, labi, mamma, paldies, bet, tā kā es jutos, es nevarēju saprast, es reiz skatos spogulī, vai tiešām es izskatos tik slikti, bet ir bijuši tādi momenti, kad izskaties labi, slikti, bet man liekas, tas vienkārši pieder pie lietas un vienkārši izbaudīt to momentu, ka tu nevienmēr jūties labi, tu nevienmēr izskaties labi, bet vismaz zini galvenais, lai mazajam ir viss kārtībā un tad pārējais ir vienalga. Bet tas bija ļoti tā interesanti, kad no mammas puses bija tāds, bet es arī esmu tikpat tieši kā viņa, arī tikpat nepiedomāju varbūt pie saviem vārdiem daudzreiz, tāpēc mani tas neaizskāra, vienkārši tas bija ļoti smieklīgi. Tas smieklīgi. Bet lielākā daļa. Teiksim, viss tu esi stāvoklī. Kas bija tas, kas tev pašai bija tā kā jāpasaka, Līna, stop, tagad. Jo tici, ka es tev sakoju līdzi, man tā liekas, ka parasts cilvēks ikdienā nav tik daudz fiziskās tādas aktivitātes, tāpēc man tāds jautājums ir, vai ir kaut kas, kur tu tā no rīta tev sev saka, Līna, stop, nē? Vispār man no sākuma, kad es uzzināju, man gribējās ļoti trenēties, gribējās ļoti darīt visu tāpat kā iepriekš, bet es aizgāju pie fizioterapeita. Enerģija bija daudz, ja? Jā, un es praktiski nejūtu, kad nejūtu, kad ir kaut kādas izmaiņas fiziskas, bet tad es aizgāju pie fizioterapeita, pie Mareka Osovska, un es izstāstīju Mareka, jo mums bija grupa treniņš tieši paredzēts pēc pāris minūtēm, un viņš tāds paskatījās manīm, apsveica, apskāva, un viņš teica, tā, durvis ir tur, un tagad tu iesi atpūsties. Jo viņš teica, ka tavs ķermenis ir tik fiziski attīstīts, tik ļoti muskuļains, un ka man vajagot to visu vienkārši dabūt nost, ja es gribu tā kā vieglākas dzemdības. Tāpēc, no tā brīža, kad man fizioterapeits teica, tagad tev ir laiks atpūsties, es arī atpūtos. Un man bija īstenībā ļoti grūti pirmos 3 mēnešus vispār piespiest kaut ko darīt. Tas vienīgais, ko es darīju, bija pastaigas. Un tad vīrs teica, tagad gan vajadzētu kaut ko sākt darīt. Un tad es atsāku
ar baseinu 2 reizes nedēļā. Nu, tāpat plus mīnus sāku 700 metri, 1000 metri. Arī ar to ļoti smieklīgi atgadījumi bija, ka baseinā man trenerīts teica, ka viņas pat grūtniecības laikā nav kāpušas baseinā, un es paudu 1000 metrus, bet mums ir jādara, man liekas, tas, kā tu jūties labi. Un es uz to brīdi jūtos labi, pastaigās dzīt, mani tomēr zina, Zigismunds, vīrs, viņš teica, ka, tiešām ir jāiet, ir jāvelpo svaigs gaiss, bet es kaut kādā ziņā, laikam, izbaudu to, ka man nav mana ikdiena. Tā trakā ikdiena, kad ir 2 treniņi dienā, tā pārlieku lielā fiziskā slodze, un, es beidzot varu 16 gadu laikā atpūsties. Tā no sirds atpūsties un ļaut savam ķermenim arī mazliet sadzīt, jo 16 gadi ir ņēmuši vairāk nekā ir devuši ķermenim. Tāpēc, es esmu priecīga, kad ir šāds moments, un mans ķermenis arī ir pateicīgs. Tad laikam uzreiz būs tāds jautājums, vai bija kaut kas tādi, kā ir citreiz kaut kādas tādas fiziski tādi izaicinājumi, muguras sāpē, grūti gulēt, vai tāds nogurums vai vēl kaut kas, jo, ja tavs ķermenis tik fiziski ir attīstīts, bija, kā fizioterapeits teica, vai bija kaut kas tāds, vai nē? Es teiktu, kad bija tā satikas sāpes, tās ir, kad uz vienu pusi iet muguras sāpes, bet uztaisot 3 vingrinājumus mobilitātei gūžas locītavai, viņas arī diezgan ātri pāriet, jā. Kas vēl ļoti nepierasti ir gulēt uz sānu, jo es guļu vai nu uz muguras vai uz vēdera, un tagad ir, es guļu uz sānu, plus vēl ir 2 lielas pilveni, arī šis grūtniecības pilvens, laikam ir mans mīļākais pilvens šobrīd, bet tā kopumā nē, es neteiktu, ka es izbaudīju kādas lielas diskomforta sāpes. Man bērni piedzima pirms 30 gadiem, un es vēl tagad guļu 2 pilveniem uz sāna, tāpēc man tāda smieka uzreiz, ka tas tāds, tas laikam vai tev paliek uz dzīvi, vai nē, forši. Tad laikam vēl, viss mainās, viss plūst, jums ir aktīvs dzīvesveids, pirms tam bija noteikti kaut kāds režīms, disciplīna, vai kaut kas mainījās arī no teiksim, organismu vajadzības, kaut ko vairāk sāki ēst, vai lietot kaut kādas papildus uzturvielas, vai kaut ko samazināja, jo pirms tam jau noteikti jums tāds strikts režīms, kā es apmēram zinu sportistiem, tad ir tas jādara, jo tas. Jā, par šo arī runājot, kad es jau aptuveni zināju, kad viss ir kārtībā un mēs varētu kļūt par vecākiem, tad es jau dakterē savai sporta ārstei palūdzu, vai varētu izrakstīt man Ortmol Natal. Tas bija starp citu, pirms mēs vēl sākām komunicēt un sadarboties. Tāpēc, pirms es vispār gribēju palikt stāvoklī, es jau 3 mēnešus dzēru jau Natal uzturbagātinātājus. Tā diēta man, protams, viņa ir ļoti tāda atšķirīga salīdzinājumā ar to, kā es ēdu, kad es gatavojos kaut kam un kā es ēdu šobrīd. Šobrīd es ēdu visu, kas man ienāk prātā, bet tie ir vairāk tomēr tādi ļoti dzīvi produkti, kas ir, dažreiz tā ir, kad aizmirst tās pāris vārdi, bet noteikti tā nav ļoti pārstrādāta pārtika. Jā, bet ir kaut kas, vairāk, kas tev negaršo tagad vairāk, ka tu negribi. Tagad es esmu stāvoklī, ir citreiz tā, ka šis man nē, kā es, vai ir kaut kas tāds? Man nebija tā, ka es gribēju gaļu ļoti daudz, gaļa ienāca ļoti daudz. Bet tas arī bija tas viens fakts, kāpēc es uzreiz varēju pateikt, ka noteikti varētu būt, ka puisīts ir vēdera. Izskaudās no ikdienas kafija, pati sevi dabiski izskauda, jo agrāk es dzeru 2 tases, šobrīd es varu arī iztikt vispār nedzerot kafiju, arī nemainot viņu ar zaļo tēju vai melno tēju. Es vienkārši dzeru siltu ūdeni.
jo tā apziņa arī, kad silts ūdens vienkārši ātrāk mums ieiet šūnās, un silts ūdens arī, viņš arī paliek šūnās. Nevis, kad mēs iedzeram augstu ūdeni, un tad viņš palielam iziet arī tā, kā ienāk, tā arī iziet. Tas ir tāds, kas, jā, man laikam ir tāda viena lieta, kas ir ienākusi ļoti. Bet nē, man arī nav grūtības zivis cept vai gaļu cept, nav arī tās sliktums sajūtas. Jā, bet es ļoti komunicēju daudz ar cilvēkiem, kas arī šobrīd ir tādā pašā situācijā, kā es, un ir dzirdēts, ka gan zivis nevar uzcept, gan gaļu nevar to smaržu sajust. Man laikam šis viss iet garām, bet vēl jau ir nākamais bērniņš un iespējams vēl viens. Tā ka es nevaru šobrīd neko sliktu teikt. Šobrīd tiešām manī grūtniecība lutina. Un tagad ir tās 2 pēdējās nedēļas, kad ir tā nervozā gaidīšana. Un kā jau dzemdību namā arī teica lektore, tad jāgatavojas maratonam. Man maratoni nepatīk. Es skrienu 30 metrus lielākoties un ar šķēpu rokās, tāpēc ļoti, ļoti grūti iedomāties, kā tas šobrīd varētu izskatīties un būt un justies, bet neviens bebīts nav palicis iekšā, un es ceru, ka izdosies arī šķēpmetējai šajā ziņā izturēt šo dzemdību maratonu, par ko arī visi runāja. Pirms tam tu teici, tā kā tu minēji, mēs pirms tam nezinām, varbūt tu man stāstīji pirms tam, kāds bija tas jūsu iepazīšanās stāsts ar ortomolu. Tas vari pastāstīt varbūt arī pārējiem, jo man tas likās, es tā klausījos un pēc tam ilgi analizēju, man tas likās, wow, superīgi. Jā, profesionālajā sportā esmu 16 gadus, 15 gadus īstenībā manā uztura bagātinātājs ir ortomols. Tas viena tikšanās ar fizioterapeitu, kurš strādāja Vācijā Bundeslīgā 15 gadus, mani pārliecināja, ka vācu farmakoloģija ir viena no labākajām. Un viņi teica, ka tiešām ir Vācijas farmakoloģija priekšā citiem, arī Amerikai un arī citām Eiropas valstīm priekšā vismaz 15 gadus. Un tas man pārliecināja, ka jāskatās ir tieši virzienā, kas ir vācu farmakoloģija, vācu uzturbagātinātāji. Un tāpēc, man ikdienā ir bijuši šī ortomolu, laikam, prioritāte izvēlēties ortomolu, man liekas, ir man bijusi visas karjeras laikā. Tas ir bijis gan magnīs, tas ir bijis gan C vitamīns, D vitamīns, gan arī proteīna dzēriens, recovery dzēriens. Šobrīd tu mani arī pārsteidzi ar dzelzi, ko es nebiju ievērojusi. Un tieši runājot par uzturbagātinātājiem, tad pēdējo mēnesi man nācās padzert tagad dzelzi, jo viņš nebija zem analīzēs, bet viņš bija tāds desmitnieks, uz robežiņas, ko doktori gribēja, lai es tomēr padzeru. Un šis viss apjoms, ko ortomols man piedāvāja sportiskās karjeras laikā, man arī pārliecināja, ka arī grūtniecības laikā es neko nemainīšu. Es pieturēšos tam vērtībām un tam, kam es ticu, kas man palīdz, un ikdienā es arī redzu. Es, starp citu, esmu savā karjerā, man liekas, gandrīz visus jūsu uzturbagātinātājus arī pamēģinājis. Un viens no maniem tādiem vislielākajiem pārsteigumiem bija, ka 3 mēnešus es dzēru matu vitamīnus. Jā, mums tāds hairintens. Un 3 mēnešus no vietas es dzēru, un tiešām man, ņemot vairāk, ka ir gaiši mati, un nepārāk viņiem patīk man treniņi un gari mati, jo daudzreiz man aptinās vai ne ap šķāpu, vai arī es uzlieku štangu vai kādu ripu virsū, un viņi tiešām nepārāk priecīgi par to, tad es tiešām jūtu, ka tie matu vitamīni arī dod ļoti daudz. Tu kā teikt ierunājas par tiem matu vitamīniem, man uzreiz sejā priekšā tas video, ka tev tām vizēm olimpiādē, tagad tu tā kā saproti, ka tu izstāsti, ka var tur ap šķēpu aptvīties vai kaut kas, un mēs jau tā ikdienā to nedomājamies.
Tā ka jā, tas stāsts ir tiešām par tiem vitamīniem. Es uzticos, es arī savā ikdienā izvēlos, ka es lietoju tikai to, ko es jau pati esmu atradusi, izmēģinājusi un uz savas ādas, un ja arī kādam iesaku, tad es iesaku tikai kaut ko, ka es esmu izgājusi cauri, vai tie ir dakteri, vitamīni. Es dalos savā pieredzē, jo man liekas, tas ir vienīgais, par ko es varu tā kā likt savu galvu ķīlā, jo skaidrs, kad es esmu to darījusi uz sava ķermeņa, izmēģinājusi, operējusi vai lietojusi, un tikai tad es varu kādam ieteikt, jo man liekas, tas ir tas godīguma princips, kas arī ir ļoti svarīgs ik katrā, man liekas, dzīves situācijā. Bet sekojot līdzi, es arī redzu, ka tu dotajā momentā arī diezgan aktīvi, jo cik es arī internetā izlasot, ka tu dotajā momentā tomēr vēl pilnvērtīgi strādā, un tu esi sava vīra trenere. Tā ir tiesa? Es to nevarētu saukt par strādāšanu, jo tad, kad tu strādā, tad tev ir kopīgs, jā. Kopīgs, jā. Es vienkārši redzu citu cilvēku sapņus, un es arī gribu savu iespēju robežās iedot tik, cik es varu. Un mans vīrs ir bijis augsts klases sportists vēl aizvien, viņam sapņi ir par olimpiādi. Un viņš ir atbalstījis mani pēdējos 4 gadus, un man tikai normāli ir būt šajā brīdī un atbalstīt arī viņu. Tāpēc, jā, es esmu treniņos, bet kā treneris nestrādāju. 2 treniņi dienā tomēr. Viens vai divi, atkarīgs. Bet tas arī nav slikti, jo, manuprāt, es treniņā nostaigāju tos savus 10 000 soļus, jo ejot līdzi treniņā katram vingrinājumam, viņu labojot, tā arī sanāk. Bet, jā, es esmu dekrētā, atpūtā, tāpēc, jā, šobrīd ir tā ikdiena mazliet tomēr vairāk vērsta uz mani, bet 2 līdz 4 stundas es varu pievērsties arī šim treneru darbam. Sigismundam sanāk, tā kā iesaistīties tagad arī tādā bērniņu gaidīšanu, jo viņam ir treniņš, es kā atceros, ir treniņš, tad ir jāpaguļ, tad ir jāatjaunojas, tā kā vakarā treniņš, sacensības, vai viņam sanāk šajā periodā arī tā kā iesaistīties tā ikdienā, tā mazulīšu gaidīšanā? Es domāju, ka viņš dara vairāk nekā es šobrīd. Viņam vispār visu laiku patīk būt kustībā. Laikam tas arī ir kāds sportista trakums, nemāk atpūsties vai kā, bet viņš dara visas lietas, kuras es šobrīd nevaru. Arī neļauj man nest smagas lietas, un tas dažreiz ir smieklīgi, jo es patī svaru stieņu celšanā varu 120 līdz 200 kilogramiem daudzreiz uz savu ķermeņu uzlikt. Es esmu spēcīga, es varu visu. Jā. Es visu varu, es varu visu aizmest. Man šobrīd pat 5-litrīgos ūdens bačakus neļauj nest, un tā ka viņš ir praktiski lielākā daļa. Es vienkārši varbūt vairāk atbildu par tādām lietām, kur vīrietis varbūt negrib tur drēbītas un tā, bet tāpat viņš iesaistās pilnīgi visur un atvieglo man īstenībā ikdienu šobrīd. Arī piedāvā uzvilkt zeķis un kurpes, bet tās gan es neļauju, jo es saku, ka man jātiek galā. Man ir jātiek, vai es tur to kāju, es nezinu, noliecos savādāk vai izmantoju kāds palīgi ierīces, lai varētu tiešām uzvilkt, bet ir kaut kādas lietas, kurās es gribu vēl justies stipra un izdarīt pati, jā. Kurš no jums bija pirmais, kurš sāka domāt par tādām pūriņa lietām? Jo es vienu lietnīju arī sekojot līdzi. Es vēl uzjautāju, diezinu, kas tas tāds ir? Grūti pateikt. Tu esi uzadījusi kokoniņu. Tu esi redzēju. Jā, tas ir mans tā kā hobijs, kā es arī, ko es daru. Sen nebija, starp citu, ņēmusi rokās adatas, bet jā, man tas ļoti padodās. Es adu cepures cimdus, tagad viss ir vienīgais miniatūras izmēros šobrīd tiek radīts, bet jā, tad jau tā no manas puses, jā, laikam bet ja mēs runājam par kaut kādām remonta lietām, tad vīrs tika galā ar pilnīgi visu šajā ziņā. Jā, jau ir istaba gatava, jā, viss. Jā, vēl viena lieta, kaut kur mēs stumdījām mēbeles vai ko mēs likām gultiņu kopā un tad uzlika
gultiņu uz aizskriem, un tad tas viss sagāzās virsū. Tad tagad vismaz tas ir ekstra viena lieta, bet tas tikai nozīmē, ka mazais vēl nav gatavs ierasties, un ka mums vēl ir pāris dienas, lai varētu sakārtot visu līdz 100% kārtībai. Bet man liekas, Soma ir salikta. Soma. Jā, šodien starp citu našķus nopirku našķus. Es jau izvilku no somas ārā, jo es domāju, vai es izturēšu tā kā tik ilgi vēl mums sarunā vai neizturēšu, jo man īstenībā pēcpusdienā man nekad nav bijušas dienduses, kopš es sportoju. Man nepatīk dienduses. Es zinu, ka viņas ir labas sportā, bet šobrīd, piemēram, 8:00 vai no 7 līdz 8 man ir tā, kad uznāk miegs un visi ej gulēt. Tas arī tāds ļoti īsts fakts, jā. Tad mums vēl ir drusciņi laika. Laikam pa visu šo vienmēr no malas. Es atceros sevi un arī vienmēr es tā dzirdējusi, jo man sanāk komunikācija ar topošām mammām. Vienmēr no malas cilvēkiem ir viedokļi, ieteikumi. Ir bijis kaut kāds tāds vissmieklīgākais tāds ieteikums, viedoklis, ko tu tā kā, labi, un pēc tam Varbūt smieklīgi šobrīd neviens baigi nestāsta, bet ir tie šausmu stāstiņi. Tie šausmu stāstiņi par dzemdībām, par kaut ko, kas noiet greizi. Un šie ir tādi, kad pat sēžot, nododot analīzes gulbi laboratorijā, tad ir gadījies, kad tā kā māmiņas pienāk, jo redz, ka tev puncis ir un sāk stāstīt, kāda viņām bijusi pieredze un cik slikti ir bijis tas. Un tad tu tā sēdi un domā tāds, jā, jo tās dzemdības katram ir tik individuāls un katram ir tas savs stāsts. Un es neapvainojos vai kaut kā tā, bet ir dažreiz tiešām sievietes ir izgājušas cauri kaut kam tādam, ko pat prāts dažreiz neaptver, lai šis bērniņš piedzimtu, tāpēc ir vairāk tomēr tie šausmu stāstiņi. Tādi smieklīgi, laikam mazāk ir dzirdēti. Jā. Visa šā vienkārši, es teiktu, arī tā kā es iepriekš minēju, ka es tur pajautāju ChatGPT par tevīm, cik es saprotu, tad tā tava sportistes disciplīna, miers, arī tagad šajā grūtniecībā tev ļoti palīdz, jo, tik cik mēs esam redzējušās un, tā ir tik ēteriski un mierīgi, viss, tā, kas ir tāds teiciens, kā māja saulīta? Bet dažiem tas šķiet, ka es esmu pārāk tāda viegprātīga, jo, dažiem šķiet, ka tas ir viegprātīga, bet man atkal tas liekas, tā kā es dzīvoju harmonijā ar sevi. Es katru rītu pamostos un esmu ļoti pateicīga par šo situāciju, kurā es esmu. Es esmu vakarā iegulēt un pateicos par to, ko es šodien piedzīvoju, vai tas ir labs vai slikts. Dzīvojot pateicībā, manuprāt, tu ļoti novērtē tās skaistās lietas vairāk, kas ar tevi notiek, jo bija kaut kādi 2 gadi manā dzīvē, karjerā, tie pēdējie, kad bija tik daudz likās, ka ir negatīva, ka es vairs nespēju ieraudzīt to pozitīvo. Tāpēc bērniņš izmainīja to, ka es vienkārši novērtēju pat mazās lietas. Novērtēju, ka, piemēram, es mazajā piemājas zemnieku veikliņā ir biespiens tikko atvests, ja? Kad pilnpiena, kad man ir tāds, ka, es tieši gribēju, vai es novērtēju tādas lietas tik maziņas, smieklīgas, bet tās arī man kaut kādā ziņā ikdienā palīdz būt tajā harmonijā un visu laiku pozitīvai un priecīgai. Tas arī tā, ka mazais drusciņi tā kā, apstādināja drusku to dzīvi un, kā tu saki, lika novērtēt tādas mazās ikdienišķās tādas vērtības, jo kā sportistē tu noteikti ceļoji, soma, pārbraucieni, sacensības, mājas, tāds tā kā novērtēt tādas. Tāpēc es, un tad šis arī tā kā tev ļauj saglabāt to mieru. Wow, tik forši. Redzēt tās mazās lietas ikdienā dažreiz ir grūti, gribās teikt, ka viss ir slikti, tas ir slikti, kāds varbūt uzrūca veikalā, ne tā cilvēks paskatījās uz tevi tā. Man laikam ir tā, ka
šis, kas šobrīd notiek, tik ļoti liek novērtēt visu, kas notiek apkārt. Un vispār, kad tev ir tāda veiksme vai spēja palikt stāvoklī, jā. Tāpēc tās lietas es tik ļoti novērtēju un esmu pateicīga. Un man vīrs šodien tieši teica, ka es viņam esmu ko pielaidusi, jo viņš agrāk arī nav bijis tāds tik pozitīvs, tik pateicīgs par lietām, kā viņš ir šobrīd. Un tā dzīvot tiešām ir mazliet vieglāk. Tā kā, jā, vajag novērtēt. Nu, tad laikam es arī pajautātu, ko tu novēlētu citām topošajām mamām vai arī tās, kuras nu pat ir uzzinājušas, kā lai pasaka, ka viņas jau gaidīs bērniņu, kad kāds būtu tas tavs novēlējums, ieteikums vai kaut kā, kā lai pasaka tās forši, novēlējums, ieteikums tāds. Gribētos laikam sākt ar to, ka es arī biju tajā momentā, kad man pateica, ka es nevaru šobrīd palikt stāvoklī, un tas man radīja ļoti lielu tādu stresu, bet uzreiz pēc tam sakoja teikums no ginekoloģiskā dvēselīt piesakās tad, kad viņa grib, nevis tad, kad jūs esat iedomājušies, it sevišķi uz mūsu virzienu, kā diviem sportistiem, kas visu savu dzīvi tik ļoti plānveidīgi aizvada. Tagad un tūlīt līdz olimpiādei, tad ir treniņi, tad atkal olimpiāda. Tam es piekrītu. Un es vienkārši beidzu satraukties. Tas satraukums tiešām man arī palīdzēja atbrīvoties, palīdzēja sakārtot to iekšējo mieru, novērtēt to savu ķermeni, arī atjaunot savu ķermeni, nepārforsēt. Un tagad, kad pieteicās, tad par prioritāti likt vairāk sevi, savu veselību un būšanu kopā ar saviem tuvajiem. Jo esot par profesionālu sportistu, tu praktiski visiem visu atsaki. Jo tiešām tas laiks ir tik, cik viņš ir, un viņš visu tiek veltīts tam sportam. Tāpēc novērtēt un noteikti tam otram cilvēkam pateikt, lai viņš būtu blakām, lai viņš atbalstītu, jo šis ir 2 cilvēku lēmums, un viņš ir uz mūžu. Un tas ir laikam tas vienkārši, un baudīt dzīvi, baudīt ikdienu, neatkarīgi, cik slikti viss liekas, starp tām visām sliktām lietām tiešām var redzēt tādas maziņās labās lietas, kas dažreiz iedod vairāk tādu motivāciju un prieku dzīvot tālāk un celties no rītiem un iet gulēt. Tā kā, cik grūti bija? Cik grūti, es tā dzirdēju arī to, ka tu vairāk veltīji citiem nekā, cik grūti bija pārkāpt tam pāri, tu sportisti, augstas klases sportisti un viss, un pēkšņi tevi tā kā nebija tāds iekšējais, kad Līna, jādari, Līna, nē, tāds pašai tā kā 2 nebija iekšā, viens saka, ej, dari, cīnies un visu to, un otrs, nē, Līna, stop, ieslēdzam atpakaļ gaita, lūdzu. Tad tajā brīdī, kad tu redzi, ka cilvēki pagriež tev muguru, tajā momentā, kad tev ir ļoti skaists notikums pienācis, tad tu saproti, cik ļoti tu esi iepriekš skrējis, darījis daudz ko cilvēkiem vai teicis jā, tur, kur varbūt vajadzēja teikt nē. Tad tu to visu apskatot no malas, apsēžoties, apstājoties, ieraugi, tad tu saproti, ka tur ļoti daudz savas enerģijas esi atdevis tur, kur cilvēki tevi nenovērtē. Tad, kad tu paklūpi, tad tev vēl uzstampā virsū vai arī šādos skaistos mirkļos arī aiztaisa durvis, tā kā tev deguna priekšā. Tādos momentos es ļoti pārskatīju savu dzīvi, pārskatīju cilvēkus, ar ko es komunicēju un kas tā kā nedeva to enerģijas apmaiņu. Tur arī man tā kā lēnām arī aptrūkās tā vēlme turpināt. Tāpēc, es pamanīju, cik man īstenībā ir ļoti daudz brīva laika, ja es iemācos pateikt nē daudziem cilvēkiem, daudzām
lietām, priekšniekiem. Tajā brīdī es sapratu, cik forši īstenībā tu vari dzīvot sev, savai ģimenei un saviem draugiem. Nu, varbūt nekorekti. Kādi ir tavi mērķi? Zinu vienu, mazais piedzims, tralalā. Uz lielo sportu kādi ir mērķi? Palikt kā trenerei, atbalstīt vīru, jo tas ir jūsu vienalga kopējais sapnis, tas ir ģimenes sapnis, vienalga man tā liekas, vai kādi tie tāds tagad iekšējais tādas sajūtas? Jā, man pirmo reizi ir atpūta, man ir mans atvaļinājums, kurš ir nevis dēļ traumām sportā, bet viņš ir tiešām no sirds foršs, skaists, pozitīvs atvaļinājums. Un mani sportiskie mērķi ir nenoteikti, bet es gribu atgriezties. Bet viņi ir atkarīgi no mazā cilvēciņa un no tā, kā mēs spēsim funkcionēt pēc viņa ierašanās. Noteikti es pēdējos gadus baudīju sportu. Es mīlu sportu. Mana dzīve vienmēr ir bijusi saistīta ar sportu, un es gribu atgriezties profesionāli. Un es domāju, ka tas ir iespējams. Vai es atgriezīšos pēc 2 mēnešiem, lai startētu Eiropas čempionātā? Es domāju, ka nē. Bet Losandželas Olimpiskās spēles ir noteikti mans lielākais mērķis. Tad tās būs 5. Olimpiskās spēles, uz kurām es būšu kvalificējusies, bet 4. kurās es startēju, un jūs jau zinat, kā saka, ka 4. nāk no sirds, un noteikti tas ir tas mans mērķis. Wow, super! Laikam šajā brīdī to, ko es personīgi varu novēlēt un teikt, ka es gribu, lai jūs ar Sigismundu to īpašo dienu izbaudat. Jā, viņa būs, tev tā kā ne sprinterei varētu būt grūtāk, bet tās pirmās minūtes, kad jūs satiksiet to savu lolojumu, izbaudiet, tā ir jūsu ģimenes ballīte, un es ceru pēc tam sarunāt varbūt arī tēti uz interviju, pajautāt viņa tās sajūtas. Vienmēr visās skoliņās arī ir mammas, tie tēti paliek pēc tam. Man vienkārši gribās arī viņu dzirdēt, kā no vīrieša puses, kā tas ir, ka tu uzzini, ka tev būs jau tad mazais noteikti pieteicies. Un es arī gribēšu tev pēc tam. Vēlreiz. Jā. Ļausim apvelties, atpūsties, tie 3 mēneši, kā tu teici, kad tu esi izdomājis atkal atsākt trenēties. Un tad vienkārši, lai tu pastāsti, tagad ir noteikti vienas domas, vienas sajūtas, mazais būs pieteicies, un tad tu redzēsi, vai būs tās pašas domas bijušas vai tās sajūtas, jo vienmēr jau ir tā, citreiz saka, nē, un kur trešo, nē. Un pēc tam paiet tas laiks, viss tas skaistais brīdis ir, ja tu saproti, tas mazais guginātājs, kad ir mājās, tevi gaida, tas viņa negulētās naktis būs, bet tad, kad tu no rīta ieraugi to viņa seju, to smaidu, mammu, un tad liekas, cik forši. Tā ir jauna pasaule. Jā, jo es domāju, es vienkārši jau esmu iekāršus, jo es atceros to brīdi, kad mēs tevi satikām, un ka man vienmēr gribējās to punci, tur tā samīlēt, viņš tik apetelīgs un tik forši, un tu tik, es sakojot līdzi, un es saku vēl vienreiz atkārtoties, redzot to, kā tu peldi, kā tu tur trenē, cik tu biji mēnesi treniņu nometnē Portugālē. Un tas bija pat? Jā, tikko, jā. Tas ir, tas ir viss, kā mēs uztveram šīs lietas. Un es tiešām baudu šo periodu. Un es domāju, Zīgis būs priecīgs arī parunāt no viņa puses, ka, piemēram, kā tas viņu ir ietekmējis, kā tas mūs ietekmēs arī nākotnē. Bet mēs esam ļoti pateicīgi. Tāpat kā es esmu pateicīga uzrunājot jūs, kļūt par manu sadarbības
partneri vai draugiem. Tas man īstenībā bija tāds liels arī emocionāls palīgs brīdī, kad varbūt man nebija tik vienkārši, bet es tiešām no sirds novērtēju, jo sadarbības, kas ir ar lietām vai produktiem, ko es no sirds novērtēju un iesaku arī citiem, jo mani vecāki dzer ortmolu un ģimenei es iesaku un es tiešām ticu tai mūsu sadarbībai un ka viņa var būt tik dabiska un tāpēc, jā, man tā mūsu sadarbība ir tiešām no sirds viegla, jo ir daudzas, kur tev vajag piedomāt, vai tu viņas nevar izpildīt, bet šī ir tāda, kas man nāk dabiski, jo es nevaru samelot par to, ko es jau ikdienā daru un lietoju, un man arī nav ko slēpt. Es dalos ar savu pieredzi un novērtēju tādus cilvēkus, kas ienāk manā dzīvē un manā sportā, un es ceru, ka varēšu atgriezties arī par šiem ortimola sportiskajiem vitamīniem, kas man palīdzēs sasniegt augstus rezultātus nākotnē. Tie būs pēc tam, tad, kad tu beigsi barot mazulie krūti. Kamēr tu viņu barosi, tikmēr, mēs tā stingri sakam, tikmēr tu lietos ortimolu natalu. Pēc tam būs visi sporta. Nu, man personīgi pašai arī, tāpēc man ļoti gribējās paspēt šo laivu, jo man gribās, lai tas nāk no tevis, tās pozitīvās emocijas, jo ir jālapojas. Ar to es uzskatu, ir jālielās, jādalās, jo, kā tu pati teici, vienmēr visur tev blakus, kaut ko tādu negatīvu pasīt, bet ir jādalās, jo tas gaidīšanas laiks ir tik superīgs, ir grūti, nav viegli, bet vajag baudīt, tā kā tu izbaudi šos 9 mēnešus, un pēc tam tu mazliet varēja stāstīt tas, un mēs darījām to, mēs bijām Portugālē, un trenējām tēti kopā, jo tā kā toreiz jūs minēja, ka jūs tur divi treneri Sigismundam jau ir nevis tikai viens. Tā ir, jā. Un super! Es novēlu jums, lai jums tā diena ir īpaša un izbaudiet. Tā būs jūsu ballīte. Ņem līdzi našķus daudz, cukuriņu, koliņu, un pēc tam jau būs mazāk, bet, izbaudiet. Un tad jau es ceru, ka mēs mēs tiksimies pēc 3 mēnešiem, tad mēs jau paspēsim tēti pārķert un, super, paldies. Mēs visi esam ar tevi. Mēs visi kopā gaidīsim. Sarunāts. Un es jau likšu par sevi manīt, kad mazais ir ieradies, jā. Un, izbaudiet. Mēs pēc tam visu uzzināsim. Tas ir jūsu laiks. Tas ir jūsu 3 laiks un tā kopā būšana un tie pirmie mirkļi, ja jūs jau viņu ļoti gaidat. Mēs apgaidām, protams. Jā, tā ir. Kad pieraugi... Tas ir kaut kas fantastisks, jā. Manuprāt, ja varēs pielīdzināt kaut kam, ko dzīvē esi sasniedzis sportiskajā, mēs ar vīru tieši domājām. Man liekas, tas būs daudz, daudz skaistāk nekā izcīnīt zelta medaļu vispār sacensībās, jo mēs esam izcīnījuši zelta medaļu un dzirdēt himnu un gribās saprast. Man liekas, ka šis būs kaut kas, tāds, ko 100 medaļas nevarēs atsvērt, tāpēc, mēs ļoti gaidam šo momentu un esam pateicībā par to visu. Lielā. Tā būs zelta medaļa uz visu mūžu. Jā, tieši tā. Čau, Līna, paldies tev liels. Un tad mēs tiekamies pēc 3 mēnešiem. Mēs visi gaidām. Un sūtu saulīti, lai Itālijā tev mazliet siltāk. Ja mums tiešām patīkam. Labi. Nē, mums patiešām zeltnais brīdinājums pat vakar bija. Jā. Čau, paldies visiem. Nav pierasta Itālijā, bet čau visiem. Paldies visiem, kas klausījās, pieslēdzās, atslēdzās. Čau. Paldies, Līnu. Čau, Kristīna. Tā. Čau.